iesim uz pasaku. Šodien būs stāsts par to, kā visi skrēja, bet vajadzēja padomāt. Visi skrēja, bet vajadzēja padomāt. Visi skrēja, 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 bet vajadzēja padomāt. Vakar saimniece, ejot ārā no vistu kūts, tik stipri aizsita durvis, ka visti izbijās un sāka skriet. Skrēja, 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 skrēja un uzskrēja virsū kaķītim. Kurš mierīgi murrāja un mazgājās. Redzot skrienošo vistu, arī kaķītis satraucās un jautāja, kur tu vistiņ skrien? Kas par skriešanu? Vista saka, zini, kūts sabruka. Kaķis saka, vai, kur mēs dzīvosim, skrienām? Visi skrien. Skrien tik ātri un uzskrien virsū sunim, kurš žogmalē grauza kaulu. Sunīts, redzot skrējājus, jautā, kas par skriešanu? Kaķītis saka, sunītī, māja sabrukusi. Suns saka, nu gan nav labi, skrienam. Skrien suns, skrien kaķis un skrien vistiņa. Skrien, visi jau aizskrējuši līdz mežmalē, kur mierīgi medīja lapsa. Redzot lielos skrējējus, lapsa jautā, kur jūs tā visi skrienat? Kas noticis? Suns saka, ko vai tu vispār zini, pasaule sabrukusi? Lapsa saka, vai, skrienam, skrien lapsa, skrien suns, skrien kaķis, skrien vistiņa. Un nemaz nepamana, ka priekšā dīķis un visi plunkš ar lielu plunkšķi ūdenī iekšā. Pirmā iznirst lapsa, paskatās visapkārt un saka, pasaule nav sabrukusi, suns, kur tu esi? Suns iznirst. Kāpēc tu man teici, ka pasaule sabrukusi? Suns saka, es teicu, jo kaķis teica, ka māja sabrukusi. Kaķi, kāpēc tu teici, ka māja sabrukusi? Jo vistiņa teica, ka kūts ir sabrukusi. Bet kur ir vistiņa? Vistiņa jau ir mājās un knābā graudiņus. Zvērēni izrāpjas ārā no dīķa, dodas uz mājām un pie sevis domāja, uz kurieni mēs skrējām, no kā mēs mukām. Ekrāna laiks beidzas. Iešu sameklēt kādu pieaugušo un pajautāšu, ko viņi zina par viltus ziņām. Atā, uz redzēšanos te.